Kori, solisti un dueti, klavierspēle, dzēja, dažādu stilu dejas. 14 pastāvēšanas gados bērnu un jauniešu talantu konkurss Protu Īrijā kļuvis par neatņemamu vietējās latviešu kopienas tradīciju. Sākotnēji konkursā dominējuši grupu priekšnesumi, taču šodien programma izskatās jau citādi. Pa 14 gadiem ir izauguši mūsu jaunie talanti, kas ir drosmīgi un spēj uz skatuves kāpt vieni paši vai pāri ar draugu. Daļa bērnu priekšnesumus apguvuši paši, citi rāda mūzikas skolā vai deju kopā apgūtās prasmes. Skatītāju simpātijas balva šoreiz tiek māsām Zalijai un Džalmai, kurām īpaši tuvs grupas Tautu meitas repertuārs. Šito dziesmu bija pie Eurovision, un tad mēs patikām šo dziesmu. Kas bija pats grūtākais, kamēr jūs gatavojāties? Tad mēs vajadzēja darīt augstu notas, tas ļoti grūti bija. Beigās mēs katram bija vienu mazu dalu ar vienu solo, un tas bija ļoti grūti. Ir liels darbs ieguldīts jebkuram bērnam, kurš ir šo priekšnesumu, jebkādu, ko viņi darīja, ir sagatavojuši. Tas tiešām ir liels nopelns gan vecākiem, gan skolotājiem un vispārībā baigiem mālečiem. Bija ļoti forši šodien tāds mīlīgs, laba atmosfēra. Šogad pirmo reizi žūrija balsojumu atklāja uzreiz pēc priekšnesuma. Kopā 25. Augstāko novērtējumu 30 punktus ieguva 3 uzstāšanās – Alises un Olivera dziesma Kas tur es?, Toma Galzona klavierspēle un Marijas Sanas izteiksmīgā īru deja. Tomēr galvenā balva tikai viena, un tā prasīja kārtīgu žūrijas apspriedi. Mēs izlēmām, ka šogad galveno balvu saņem Toms Galzons. Tu sen jau spēlē klavierus? Gadu. Jā, Gadu. Patīk? Jā. Jā. Kā tu gatavojies šim konkursam? Katru dienu nosēžu pie klavierēm un vienkārši spēlēju. Es noteikti novēlu turpināt darboties, vai nu dziedāt, vai dejot, vai spēlēt mūzikas instrumentu, vai skaitīt dzejoļus. Turpinam, darbojamies, un lai mūsu latviešu valoda turpina augt. Kad pienāk laiks konkursa himnai, pievienoties nākas arī atbalstītājiem. Līva Karlsone, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem.